Viens no cilvēku visu laiku mīļākajiem grāmatu un filmu varoņiem Harijs Poters ir atgriezies uz ekrāniem, lai priecētu savus fanus pēdējo reizi. No 15. jūlija uz kinoekrāniem varēs vērot ilgi gaidīto filmu Harijs Poters un Nāves dāvesti. Bet kinoteātra Cinnamon viesiem bija ekskluzīva iespēja sekot līdz Harija Potera pēdējiem notikumiem jau 2 dienas pirms pirmizrādes. Esam redzējuši daudz daļas samērā, un tad par cik pēdējā, tad jāiet pastīties. Es sagaidu kārtē, beidzot īsumā noslēgumu sagaidu, tas jau pirmām kārtām ilgi gaidīts, ja godīgi. Daudzi filmas un grāmatu fani uzauguši vienlaicīgi ar filmas galvenajiem varoņiem, un pēc filmas noskatīšanās skatītāji atzina, ka spriedze un iespaidīga skatu filmā netrūk. Bet visvairāk priecē tas, ka stāstam bijušas laimīgas beigas. Diezgan iespaidīgi. Jā, bija interesanti. Pēc visām daļām. Bija ļoti labas beigas. Kādas tieši būs beigas, to šoreiz neatklāsim, bet skatītāji apgalvo, ka ir vērts redzēt filmu, lai sajustu to pārsteigumu, kas redzams filmas beigās. Esmu uzaugusi ar Hariju Poteru. Esmu viens no tiem bērniem, kur man bija aptuveni tāds pats vecums kā Harijam filmā, tad, kad iznāca pirmā filma, tagad arī pagājuši 10 gadi. Principā augusi līdzās, līdz ar to arī attīstība bija tāda kā no maza bērna līdz pieaugušam pusaudzim, līdz ar to tēma. Godīgi sakot, es vispār negaidīju neko, tāpēc, ka es īstenībā nebiju vēl tā kā domājis, pēdējā filma. Es vispār nebiju domājis par to, ka tā būs pēdējā filma, vai ko es vienkārši aizgāju filmu, jo tā ir jāredz, jo tomēr es esmu gadiem skatījusies pienākumu uztvērus noskatīties visas Harija Potera filmas. Par to, ka filmu vēsturē ies kā klasika, šaubu nav. Pēdējā daļa to varēja just, izlika visu sevi pēdējā daļā. Tā būs klasika. Tāpēc, kāpēc ne? Jānoskatās, ļoti daudz ir sekojuši, ļoti daudz lasījuši grāmatas, citi skatās filmas. Un tā būs, pēc gadiem tā būs klasika, un būs jāskatās. Visiem interesantiem jau no rītdienas ir iespēja nostīties Harija Potera pēdējo filmu un vēl reizi tikties ar saviem iemīļotajiem aktieriem uz kinoekrāniem. Rūta Čivča, Edgars Jākopsons, Oskars Lepers, Tautas balss.